Gulbenes centrā tagad garām gājēju uzmanību piesaista jauns vides objekts. Izrādās, tā ir neliela stādaudzētava, kurā šobrīd var izsekot, kā garumā stiepjas priežu stādiņi, un šīs idejas īstenotāji ir vietējie uzņēmēji. Mēs ieraudzījām iespēju varbūt piedāvāt uzņēmumiem kaut ko, ko viņi var redzēt katru dienu, un šādu konteineru izveidojot un novietojot viņu uzņēmumu teritorijā, viņi gan var izglītot savus darbiniekus, gan pēc tam nodot šo stādiņus bezpeļņas organizācijām iestādīt. Šeit tā ideja tieši ir uz koku stādiem. Protams, pasaulē ir arī citi, kas audzē salātus, gan dažādas dārzeņus, bet mēs tieši izvēlējāmies koku stādus, jo tādā veidā uzņēmums var kompensēt savu radītos izmešus un citus piesārņojumus. Šobrīd stāda konteinerā aug priedītis, bet ir doma, ka te varētu sekot līdzi arī citu koku augšanai. Šeit iekšā ir pilnīgi viss automātiski iestatīts. Ierīce iekārta darbojas bez jebkādas cilvēka iejaukšanās. Es arī pilnīgi visu varu vadīt no telefona ar aplikācijas palīdzību, redzēt visus rādītājus. Šeit ir gan gaisa mitruma temperatūras, gan CO2 daudzuma, gan kūdras mitruma sensori. Mēs redzam arī ūdens pH līmeni. No šejienes tiek iejaukti mēslojumi kopējā sistēmā, un tad tiek augi mēsloti. Lai izveidotu šo pilsētvides stādaudzētavu, uzņēmēji pētījuši visu, kas nepieciešams stādu augšanas procesam. Noteikti arī pie idejas tapšanas varu lielu paldies pateikt Latvijas zinātniekiem. Un Silavai, arī Bulduru vidusskolā bijām pēc padoma, un tad kaut kā visus apbraukājot, lēnām tapa šī ideja, bet idejas finišs ir tīri mūsu pašu rokas. Jā. Mēs startējām Gulbenes novada grantu konkursā uzņēmīgi Gulbenes novadam, un tajā ieguvām 10 000 atbalstu, un kad prezentēju to ideju, deputāti teica, kāpēc gan slēpt savā noliktavā viņu pēc tam, tad vajadzētu rādīt cilvēkiem. Un tad mēs to uzskatījām kā lielisku iespēju parādīt arī saviem klientiem un lielākām ļaužu masām. Starts grantu konkursā uzņēmīgi Gulbenes novadā un iegūtais atbalsts, tad arī ir galvenā motivācija, kāpēc šis stādu konteiners ir pilsētas centrā. Parādīt, mūsuprāt, inovatīvas lietas iedzīvotājiem, par ko mēs dodam šos grantus, lai viņa lietas kursā. Un šis tiešām likās tāds kaut kāds nākotnes redzējums, jo pēc šiem puišiem pamats jau nav to stādiņu audzēšana, viņa pamat doma šo konteineru ražošana, un tas ir tas viņa bizness, bet redzot, cik tiešām tas būtu interesanti saistībā ar dažādiem uzņēmumiem, zinot, cik šobrīd ir saistošas tās emisijas kvotas un viss. Es šeit pilnīgi redzu saistība ar lieliem uzņēmumiem, kam ir, teiksim, arī zaļais kurs ļoti svarīgs, kur uzstāda pie ražotnēm ar vēl kaut kur ar domu un parādīt, ka mēs esam tie, kas jārūpējas par vidi. Pamatā ir tikai zaļā domāšana, jo mūsu biznesa modelis nav uz tādu tirgošanu vai uz ko, bet tieši šādu iekārtu izīrēšanu vai pārdošanu uzņēmumiem, kas iegulda liels līdzekļus zaļajā domāšanā un arī iegādājoties mūsu šo stādu audzētavas iekārtu, uzņēmumi principā varēs izpildīt Eiropas Savienības taksonomijas prasības. Šo stādu konteineru izveidē ieguldīt arī privātie līdzekļi un arī pašu uzņēmēju darbs. Dizainu izstrādājām paši. Dizains ir patentēts Eiropas Savienības patentu birojā. Un īstenībā šādu līdzīgu objektu nekur pasaulē neesam redzējuši ar tieši šādu stiklu, ka jebkurš var interesants atnākt, paskatīties, redzēt gan procesus, gan visu. Un tā mūsu pamat biznesa ideja ir tieši ražot šādus konteinerus. Ar Gulbenes novada pašvaldību noslēgts līgums uz 5 gadiem. Tātad 5 gadus gan dienu, gan nakti varēs vērot, kā aug dažādu koku stādi. Un uzņēmēji labprāt gaidīs arī skolēnu un bērndārznieku grupas, lai iepazītu, kāds tad no sēkliņas līdz stādam ir koka ceļš.